plāno daudzi, stratēģijas veido daži. Kas ar to ir domāts un kāpēc? Stratēģija – tas ir par prioritātēm, par izvēlēm, dažos gadījumos arī upuriem. Ja mēs iesaistīsim daudzus, kādam var būt grūti pieņemt, ka viņa mērķi ir izaugt 5 reizes, kādam citam tikai par 5%. Ja mēs iesaistīsim daudzus, kādam var būt grūti pieņemt, ka viņa kompetence un kapacitāte nākamajā periodā var nebūt prioritāte. Ja mēs iesaistīsim daudzus, kādam var būt grūti pieņemt, ka viņa funkcija un departaments nākamajā periodā tiek samazināts vai arī vienkārši pilnībā atdots ārpakalpojumiem. Ja mēs iesaistīsim daudzus, tad ticams iznākums būs tas, ka visi kopā, draudzīgi, mēs nedaudz ātrāk, nedaudz centīgāk turpināsim darīt kopumā to pašu, ko iepriekš. Ja mūsu mērķis ir stratēģija un izaugsme, tad pārprast demokrātiju un visu iesaistīšanu visticamāk nebūs labākais risinājums. Ja arī tevi interesē strateģiskās vadīšanas dilemmas, nāc un piesakies uz semināru Stratēģiskā vadīšana.